Pirms izbraukšanas aicināšu visus piesprādzēties, lai drošs ceļš. Paldies! Ceļu satiksmes noteikumu 23. punkts nosaka, ka sabiedriskajā transportā, kuru sēdvietā aprīkot ar drošības jostu, braukšanas laikā jābūt piesprādzētiem. Pasažierim, kurš nav piesprādzējies, var piemērot naudas sodu. Arī autobusa vadītāja pienākums ir nevest autobusā personu, ja netiek lietotas drošības jostas. Tomēr ir svarīgi pašiem apzināties drošības riskus un piesprādzēties dodoties uz darbu vai kādu citu galamērķi. Sprādzēšanās tā, es domāju, ka ir pašsaprotama lieta, gan, lai arī daudziem varbūt nemaz nav tik pašsaprotama, jo mēs, ja paskatāmies vēl pāris gadus atpakaļ, tur 10 vai vairāk, tad daudz autobusi vispār nāca bez drošības jostām iebūvētām pasažieriem. Un līdz ar to mums ir kā visai sabiedrībai ir tas ļoti tā iesakņojies, ka autobusā jau patiesībā nav jāsprādzējās, priekš kam tas ir vajadzīgs, bet īstenībā jā, autobusā ir jāsprādzējās. Drošības jostas ir jālieto tīri, tāpēc tas jau ir nosaukumā, tas ir sevis drošībai, lai sevi pasargātu no šiem riskiem negadījuma gadījumā. SIA VTU Valmiera norāda, būtiski ir piesprādzēties ne tikai automašīnā, bet arī mikroautobusos un autobusos. Cilvēkiem, kuri nav piesprādzējušies, ir lielāks traumu risks potenciāli ceļu satiksmes negadījumu gadījumā. Inerce, neskatoties uz transporta līdzekļa izmēriem, ir vienāda avārijas gadījumā, līdz ar to tās traumas var būt arī ļoti iespaidīgas, nelietojot drošības jostu. Tas pats arī, ka nelietojot drošības jostu, ievērojams palielinās traumu gūšanas risks avārijas gadījumā. Tā kā jā, tie būtu tie aspekti. Tie būtu tie galvenie aspekti, kāpēc lietot drošības jostas. Svarīgi ir arī ģimenei ik pa laikam atgādināt piesprādzēšanās nepieciešamību. Runājot par drošības jostām, es gribētu arī atgādināt, ka autobusu šofers ir tikai cilvēks, bet visi no savas pieredzes zina, ka iekļūt, ka satiksme ir neprognozējama un līdz ar to arī šis ceļš, ko mēs pavadām autobusā kā pasažieri, tas arī nav prognozējums. Tas nav, ka jūs iekāpjat autobusā un robots jūs nogādā no punkta A līdz punktam B un nekāda problēma. Tomēr, pieņemsim, es uzskatu, ka tam jau ir jāsākās jau no bērnības, pieņemsim, vecākiem jau vajadzētu sniegt jau šo informāciju bērniem pilnīgi noteikti, ka autobusā ir obligāti jālieto drošības jostas. Tas nekas, ka varbūt liekas, ka es tur būšu stilīgs vai ko padomās mani tur, nezinu, klases biedri, bet gala galā katrs rūpējamies pats par savu drošību. Piesprādzēties ir svarīgi, lai rūpētos par sevi un citiem, kā arī mazināt iespējamo traumu un negadījumu risku.